Nu, skat kā Ralfs šancē. Parunājam nedaudz par pretrūsas pārklājumiem. Kurš ir vislabākais pretrūsas pārklājums un kāpēc? Pašlaik kas šeit ir izdarīts? Skaties uzmanīgi. Redz, šeit var redzēt, lūk, notīrīts, pēc tam brūnoklis uzpūsts un pēc tam tiek pūsts pretakmeņu pārklājums. Vēl pēc tam tiks pūsts vass, kurš aizsargā šo pretakmeņu pārklājumu. Nu un šeit jautājums, kāpēc tieši šāda tehnoloģija? Kāpēc šādā kārtībā tas viss tiek pūsts? Un atbildi ir, tā tiek pūsts tāpēc, ka šāds pārklājums ir viselastīgākais. Vispārējie pārklājumi, kas ir kaut kādi cietāki, viņi ar laiku parādās mikroplaisas, sāk plaisāt un ar gadiem viņi zaudē elastību. Šis te pārklājums, kurš ir pretakmeņu pārklājums un pēc tam vasks, saglabā savu elastību gadiem ilgi, viņš nepaliek ciets un tādējādi arī neveidojas nekādas mikroplaisas un, protams, nekas tur no ārpuses vairs nevar rūsēt. Līdz ar to, lai nu kāds ko prasītu, vai labāk, teiksim, tur ir kaut kāds Raptor vai kāds cits tur poliuretāna pārklājums vai kā, jāsaprot, ka poliuretāna pārklājums nav elastīgs. Un parastās, teiksim, citas kaut kādas gruntis arī ar laiku sāk plaisāt, ja viņas ir tādas, kuras izžūst, kurām iztvaiko cietinātājs un kuras izkalst. Savukārt šis te variants ar pretakmeņu pārklājumu, trīsslāņu pārklājums, tātad grunts, brūnoklis grunts obligāti, pēc tam pretakmeņu pārklājums un pēc tam vasks. Tas ir viss ilgspēlējošākais ilgtermiņā pārklājums, tieši tā iemesla pēc, ka viņš saglabā savu plasticitāti, elastību. Vai ne, Ralf? Kādu pārklājumu tu ieteiktu draugam? Un, lūk, darba spars notiek pilnā sparā. Vēl viens automobīls. Arman, kādu pārklājumu tu ieteiktu draugam apstrādēji un kāpēc? Armans neko nesaka. Armans nesaka neko. Varbūt kaut ko cietāku? Kāpēc mēs pūšam pretakmeņu pārklājumu, kurš ir elastīgs? Lai nesāktu plaisāt. Tieši tā. Un pēc 10 gadiem atnāksim, apskatīsimies uz šo automobīli, un automobīlim nebūs nekas jāmetina. Vai ne, Ralf? Tu garantē? Ralfs garantē. Tas pagaidām viss.